Labdien, un esiet sveicināti 5. moduļa 2. nodarbībā, kas būs veltīta jau mazliet dziļākai, mazliet sarežģītākai tēmai, kur centīsimies iespējami vienkārši apskatīt, un šīs 2. nodarbības tēma tātad ir diferenciācija un pozicionēšana. Šajā nodarbībā apskatīsim 3 galvenās pamat tēmas, tātad pie diferenciācijas pastīsimies, ko nozīmē nediferencēts un kas ir diferencēts mārketings. Otrajā tēmā par konkurējušām priekšrocībām, to identificēšanu un pozicionēšanu. Un trešā tēma apskatīsimies, kādā veidā tad veikt, izstrādāt savu pozicionēšanos tirgu. Un tā pirmā tēma – diferencēšana, proti vai nediferencēts vai diferencēts mārketings. Lielā mērā termini diference runā pati par sevi. No angļu valodas different, atšķirīgs, jeb starpība, šajā gadījumā atšķirīgs. Proti, paņemsim uz tādiem piemēriem. Tātad iepriekšējā nodarbībā jūs definējāt savus tirgus segmentus, noteikts klientu mērķa auditorijas grupas pēc to noteiktām pazīmēm. Nediferencēta mārketinga stratēģija būtu tāda, kas ignorē atšķirīgo, bet skatās tikai uz kopējo. Paņemsim piemēram uz zobpastas piemēra. Tad turpinot uz zobpastas piemēra, nediferencēts mārketings būtu fokusēties to, ka cilvēki tīra zobus. Ja, tātad ievēro higienas prasības, vajadzības, apmierina savas personiskās un arī sociālās un tīra zobus. Un tas ir tas, kas ir kopīgais. Ja, tad nediferencēt starp dažādām mērķa grupām. Bet mēs zinām, ka tagad, kad ir iespēja cilvēku neierobežotās vēlmes un vajadzības, kad uzņēmēji analizē klientu vajadzības un vēlmes un pielāgo individiem, ja, šiem portretiem, par kuriem iepriekš runājām, šīs segmentu atšķirības var būt ļoti būtiskas, un tāpēc diferencēts mārketings, kurš orientējās uz šo atšķirīgo, var būt daudz efektīvāks. Proti, uz zobpastas piemēra, tātad, ja kādam patiktu zobpasta ar spēcīgu piparmētru garšu, īpaši svaigumu vai īpaši baltinošu, kādam atkal vairāk floru varbūt vai mierīgāku, maigāku ar dabas elementu, augļu garšu, iepakojumam arī liela nozīme. Kāds nepirks tāpēc, ka ir kartona kastītē, kāds pirks tāpēc, ka tieši nav kartona kastītē, ja mazāk atkritumu un tam līdzīgi. Proti, kopumā zobpasta ir vajadzīga higiēnai, bet pielietojot šo diferencēto mārketingu, pielāgojot savu piedāvājumu atšķirīgām klientu grupām, tas var būt sekmīgāks. Šeit apskatīsimies uz galvenajām atšķirībām, kā nodalīt nediferencētu un diferencētu mārketingu, saprast, kurš jums būtu piemērotāks, kādi katram ir priekšrocības un trūkumi. Proti, nediferencēts mārketings, ja, ignorēt atšķirības, fokusēties tikai uz kopīgo, noteikti tas var būt lētāks, ja, tas ir viena veida dizains, viena veida produkts, viena veida vēstījums, ja, piemēram, zobu higiēna, nediferencējot pēc garšām, pēc iepakojumiem, citām pazīmēm. Diferencēta mārketinga gadījumā, protams, viņš ir varbūt biežāk arī ir dārgāks, ja, jo ir pielāgoti produkti, pielāgoti vēstījumi un citi elementi, ja, tad pielāgots vairākām klientu grupām. Nediferencēta mārketinga gadījumā produkts varbūt ir mazāks pamanāms, jo, kā mēs iepriekš teicām, dar visiem. Ja, viņš ir un ir, ja, viņš nav izstrādāts mērķtiecīgi konkrēti segmentu vajadzībām, bet tā kā visiem kopā. Ir zobpasta un ir zobpasta. Ja. Savukārt diferencēta mārketinga gadījumā šo produktu tāda uzskatāmības spilgtums konkrētās mērķa grupās būs augstāks, ja šis ir diferencēts, ja konkrētam segmentam pielāgots produkts. Viņš ir daudz redzamāks nekā vispārīgs, kas der visiem. Un attiecībā uz šo atgriezienisko saiti, no vienas puses var būt paradoksāli, ja, jo ir vairāk lietotāji, tomēr nediferencēta mārketinga gadījumā atsauksmēm un datiem ir nepieciešams mazāks klientu skaits, jo šis produkts ir vienāds, ja mums ir par vienu produktu noteikts tur atsauču un vērtējumu skaits. Savukārt, ja ir vairāk produkti, katram ir nepieciešams reprezentatīvs atgriezeniskās saites datu kopums, kas atkal sarežģīja, padara produktu šo mārketinga procesu plašāku, bet ar to arī mērķa orientētāku un bieži vien rezultatīvāku. Diferencēšanas kontekstā ir vērts arī pieminēt šo koncentrēto jeb nozaru mārketingu, proti, vai
iet uz to, ka jums ir neliela daļa lielā tirgus segmentā, piemēram, liels tirgus segments būtu tieši sievietes, ja, un Latvijā, piemēram, ja, 1 miljons jaunu sieviešu, no kura, tātad liels segments, no kura jūsu daļa būs neliela, ja, piemēram, šie 5%. Vai lielu daļu nelielā tirgus segmentā, ja šajā gadījumā šis būtu nišas mārketings, piemēram, nelielais tirgus segments būtu jaunās māmiņas, un, piemēram, vēl ar dvīņiem, ja, lai specifiskāk šajā piemērā, un no šī nelielā tirgus segmenta jums būtu liela daļa. Ja, tad šis nišas, arī šī ir tirgus diferenciācija. Otrajā tēmā, varbūt nedaudz atkārtojoties, bet ļoti nozīmīgi mārketingā un tirgus virzībā apskatīsim jūsu konkurējošo priekšrocību identificēšanu un pozicionēšanu tirgu. Sevis pozicionēšanu, ja savu uzņēmuma produktu vai pakalpojuma, dar sākt atgriežoties pie savu vērtības definējuma, kurā ir noteikti unikalitātes elementi, kas apmierina noteiktas klienta grupas un to vajadzības un vēlmes. Taču tas, kā jūsu piedāvājums pozicionējas vai tiek pozicionēts tirgū, ir ļoti atkarīgs no tā, kā uz to skatās jūsu klienti. Un te jāstās jūsu vieta kopējā tirgū, kā pozicionējas jūsu konkurenti, un kur ir jūsu atrašanās vieta, ja, šajā kopējā tirgu. Tas sāls ir tajā, ka cenšaties uzsvērt tādas jūsu produkta vai pakalpojuma īpašības, kas ir svarīgas jūsu klientiem. Ja, piemēram, uz tā zobpastas piemēra, ja, tas zobpastas tirgus ir gana plašs, nepietiek tikai higienas prece zobpasta. Jums ir jāfokusējas uz tādām produktu īpašībām, kuras seko jūsu, ja, tātad klientu mērķa autorijas analīzei, adresē noteiktu tirgus segmentu. Pēc cenas, pēc dizaina, pēc iepakojuma, pēc attieksmēm, pēc vērtībām, klientu pieredzes un daudziem citiem elementiem. Šeit piemērs vienkāršotai pozicionēšanai pēc ļoti plaši izmantotiem diviem parametriem, proti cenu un kvalitāti. Tie bieži galvenie elementi, ar kuriem notiek konkurences cīņa par klientu tirgu. Ja, tad mums, piemēram, tirgus ar 5 dažādiem zīmoliem, kas ir numurēti, ja, no 1 līdz 5, šis apļa lielums apzīmē zīmola tirgus daļu, ja, noteiktā savā segmentā, un tad augsta kvalitāte, zema kvalitāte, un cena arī augsta uz labo pusi, cena zema uz kreiso pusi. Un identificēt pēc šiem parametriem savu vietu šajā tirgu un jūsu tirgu, ja, un arī savu tirgus lielumu. Šajā gadījumā, piemēram, 4. zīmols piedāvā visaugstāko kvalitāti un zemāko cenu. Tas parasti ir vispievilcīgāk klientiem. Savukārt 5. zīmols, ja tirgus daļa ir vienāda, līdzīga ar 2. zīmolu, bet ir sliktāka kvalitāte un attiecīgi arī cena ir zemāka. Šajā gadījumā tas būtu piemērotāks klientiem, kuriem ir cena, teiksim, svarīgāka par kvalitāti. Ja mēs atgriežamies pie zobpastas, zobus tīra un labi. Tā cena, ja, ka tur ir iepakojums mazliet jāpiemaksā, zaļais kāds punktiņš mazliet jāpiemaksā, tur vēl kādā, ja, īpatnība pamatā man svarīgi, lai tīru zobus un ir par pieņemamu cenu, tātad es būšu šī zīmola klients. Savukārt citiem svarīgāk var būt kvalitāte pār cenu, ja, un es izvēlēšos šo 2. zīmola produktus. Ja, tad kāda ir jūsu tirgus karte? Mēģiniet pēc šiem diviem parametriem, divās skalās no augstākā uz zemāko cenu un kvalitāti, iezīmēt sevi savā tirgus nišā. Tirgus pozicionēšana, līdzīgi kā mēs apguvām strateģiskajā plānošanā un attīstībā, arī ir nepārtraukts process, kas ir regulāri jāpārskata. Un to var darīt ar nepārtrauktu konkurētspējīgo priekšrocību pārskatīšanu un arī attīstīšanu. Proti, atgriežoties pie jūsu vērtības piedāvājuma unikalitātes, identificējiet, kas ir jūsu atšķirības ar fokusu uz priekšrocībām, ja, jūsu tirgus segmentā salīdzinājumā ar konkurentiem. Un koncentrēties uz tādām atšķirībām, kas ir pēc jūsu tirgus segmentēšanas pazīmēm svarīgas. Piemēram, svarīgas klientiem, ja, vai tā ir noteikta veida apkalpošana, ko es minēju iepriekš, vai citiem tas var būt ekoloģiski aspekti, tā skaitā, piemēram, iepakojums vai ērtības aspekti saistībā ar to, vai veiktspējas aspekti, vai cenas aspekti, vai vieglāk kaut kas ir uztverams, demonstrējams, apgūstams, ātrāk lietojams. Ja? Un, protams, skatāties uz tādu atšķirību pielietošanu, kas jums nes peļņu.
Reizēm tas var būt izaicinoši, protams, bet tās būs tās, kas nodrošinās jūsu konkurētspējīgo priekšrocību ilgtspējīgāku noturību. Un šīs nodarbības trešajā tēmā apskatīsim pozicionēšanas paziņojumu, jeb dažādu vēstījumu izstrādāšanu. Pozicionēšanās vēstījuma izveidē var izmantot līdzīgu pieeju, kā mēs skatījāmies pozicionēšanos tirgu, tātad cenas un kvalitātes miedarbība, sadalot tirgu 4 segmentos - augsta cena, zema cena, augsta kvalitāte, zema kvalitāte. Līdzīgi arī šeit, bet fokusēties varbūt nevis uz kvalitāti, bet uz labumiem, proti cenas un klienta labuma savstarpējā attiecība. Un skatīties, tad te uz leju maziņš, mazāks, zemāks labums, augstāks labums un cena, tātad zemāka cena un augstāka cena. Tikai uz otru pusi, šitiem būtu tā zemākā cena un augstākais labums, tajā uzsvarot to labumu, kas ir par viszemāko cenu, vai viszemāko izdevumu jūsu finanšu kontekstā, tajā būtu viss pozitīvākā atgriezeniskā saite, jeb šīs mērķa auditorijas noķeršana, klienta mērķa auditorijas sasniegšana. Savukārt, tur, kur labums ir varbūt viszemākais, no klienta novērtēts, savukārt par to ir jums augsts izmaksas, tas varētu nebūt veiksmīgs pozicionēšanās vēstījuma nodošana tirgu. Tad uz, šeit no angļu, more for less, tad vairāk par zemāku cenu un uzsvērt tos labumus, kas veidojās vairāk un vēstīt to, par ko ir zemāka cena. Bet vēlreiz ņemt to vērā pēc jūsu veiktās tirgus segmentācijas, jo būs viena tirgus klienta portrets, jeb niša, kurā kvalitāti un labums novērtēs augstāk par cenu. Parasti cena ir ietekmīgs faktors, bet ne visās tirgus nišās. Un te mazliet tādi praktiski vēstījumi piemēri, proti, vairāk par vairāk, maksājiet vairāk, bet saņemsiet arī vairāk, būs tāda un tāda labuma. Vairāk par tikpat, jūs kļūsiet par manu klientu, nevis konkurentu klientu, maksāsiet tikpat, cik konkurentiem maksājat šobrīd, bet saņemsiet papildus no mana pakalpojuma vai produkta tādus un tādus labumus. Un šajā gadījumā pie tāda uzvarējošā, kas ir ka šis zemo cenu avio sabiedrības augsts, es jums piedāvāju ļoti zemu cenu, lai varētu izmantot šo galveno labumu lidot, vai uz zopastu vienmēr tīrīt zobus, bet jūs nevarēsiet ņemt lielu somu, nebūs citu labumi, zopastu piemērā, viņiem nebūs tur īpaši spilgts iepakojums, garša, varbūt nebūs īpaši izteikta avio sabiedrība piemērā, nevarēsiet izvēlēties sēdvietu vai nesaņemsiet bezmaksas maltīti lidmašīnā un citu, bet būs ļoti zema cena. Tad šie tādi piemēri vēstījuma, pozicionēšanas vēstījuma izveidošanai. Un tagad laiks praktiskiem uzdevumam, ļoti interesantam uzdevumam, proti uzzīmēt jūsu pozicionēšanās karti tirgū un iespēju robežās izveidot arī savu pozicionēšanās vēstījumu. Tad varat izvēlēties savam produktam vai pakalpojumam specifiskus šo pazīmju kritērijus, bet varat izmantot arī, mūsu piedāvātos, kur bija kvalitātes rādītājs un cenas rādītājs, 4 segmenti, kur ir jūsu konkurenti, kur esat jūs, ir iespēja jau to pajautāt klientiem pavisam labi, tad iezīmēt šos apļus tā, lai klienti novērtē, kur ir esošie viņu pakalpojumu sniedzēji, kurus viņi izmanto, cik lieli tie ir un kur esat jūs. Un pie ziņojuma, tad cenas un labumu šī karte, šie kvadranti. Vai izmantot arī citas pazīmes, bet arī tajās, pēc tām gan skalā gradēt, gan kvadrantos, kur esat jūs un kuri jūsu konkurenti, tādā veidā stiprinot savu redzējumu par to, kādā pozīcijā esat tirgu un kā veidot šo pozicionēšanos un kas ir jūsu šīs unikālās konkurējušās priekšrocības, kuras uzsvērt, iekļaut un stiprināt jūsu pozicionēšanās vēstījumā. Un noslēgumā īsi par galveno apskatīto. Proti, jums ir jāsaprot, kāda veida mārketingu jūs dosieties, diferencēto, kas ņems vērā atšķirības, vai nediferencēto, kas ņems vērā tikai kopīgo, vai šo nišas mārketingu, proti neliela daļa lielā tirgus segmentā vai liela daļa nelielā tirgus segmentā.
Tālāk jums ir jāuzzīmē, vērtīgi uzzīmēt šo pozīciju karti un parādīt, kur jūs esat, kādās pozīcijās, ja tirgus pozicionējumā, un veidot savu pozicionēšanās ziņojumu, formulējot, uzsvarot jūsu unikālās konkurētspējīgās priekšrocības tirgu atbilstoši jūsu specifiskai klientu mērķa grupai. Vēlam vislieliskāko izdošanos!